Ar saviem audzēkņiem izbraukājis, jāsaka, pusi pasaules un guvis lielas atzinības. Bet tavs, teiksim, skats par politiku tāpat tu runā visticamāk. Mājās virtuvē pie galda noteikti pārspried dienas aktualitātes. Tikko arī mums Baltiņas kundze teica, ka ir problēmas, jāpārvar daudz problēmas. Tu saskati kādas problēmas valstī? Vispirms es gribētu pateikties Kostaņeckai. Apsveikt viņš šajos svētos, kas deva ļoti lielu ieguldījumu. Tāpat Dozocevs un daudz citi. Un sakarā ar tām it kā kaut kādas problēmas varbūt tās. Ne? Es saku, kaut kādas tādas jau ir. Bet tu kā mākslinieks vari? Mēs tā pieejam tā vienkāršāk. Ja radošais gars netiek apspiests, un es saviem mazajiem arī mācu, jūs esat brīvi. Jums jābūt brīviem savā gaismas lidojumā. Un ja tas to neapspiež un to nepieplacina pie zemes, nenonivilē ar visiem pāriem, tad viss ir kārtībā. Un tā kā mākslinieki ir diezgan stipra tauta, to pierādīja arī Mākslas dienu basketbola turnīrs, kur mēs kopā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, aktieri, dzejnieki, visi spēlējām basketbolu, ka tas gars ir iekšā. Un es domāju, ka tas nekur neizzudīs. Un Lilija Šica, 94 gadi, viņai spēku pārpildu, un viņa rada darbiņus, rada sēgas, rada mākslu, un tur ir iešifrēts iekšā viss mūsu nākotne, viss, ka mums būs... mācēt lasīt? Mēs iztulkosim, mākslinieki atnāks un iztulkos tautai, kāds tur ir iekšā spēks un kāda liela enerģija. Tā kā es ticu Latvijai, es ticu tās cilvēkiem, kas šeit uz vietas dara skaistas lietas, un paldies arī tiem, kas ir aizbraukuši, viņi arī varbūt arī dara kaut ko labu, bet savā veidā. Šajā sakarībā es gribētu piebiedroties Anmaņa kunga teiktiem un varbūt nedaudz paturpināt par mūsu valsts ieguvumiem. Tik tiešām mums ir brīva valsts, un līdz ar brīvu valsti mēs ieguvām šo personisko brīvību, ko, manuprāt, tā paudze, kas ir izaugusi neatkarīgajā Latvijā, viņi pat nespēja iedomāties, kāda ir sajūta cilvēkam, kuram nav šīs te personiskās brīvības, kas ir gara brīvība, un arī izvēles brīvības. Tagad mums ir izvēles brīvība, kas nebija pirms tam. Un šīs te cilvēciskās vērtības ir ļoti, ļoti būtiskas un nozīmīgas. Un mēs varam pateikties 4. maijam atmodē, ka mums šādas te brīvības ir. Vēl pievēršoties tieši jūsu darbām muzejā, ko cilvēki par atmodas laiku var teikt, varbūt nezina, ka nāk kaut ko speciāli uzzināt? Vai ir tā, ka, kaut ko. Godīgi sakot, vecākās paaudzes cilvēki ir pietiekami labi informēti, jo viņi paši ir piedalījušies šajos te procesos, bet diezgan daudz paskaidrojumu nepieciešam tieši jaunajai paaudzei. Nav tā, ka viņiem nebūtu interesi. Es zinu, tagad arī diezgan daudz studējošā jaunatne strādā par atmodas tēmām pie saviem bakalaura darbiem un cenšas veidot arī tādus ekskursijas, gan kurā būtu iesaistītas muzeja ekspozīcijas, gan arī Rīgas pilsētu. Un tad viņiem ir nepieciešama papildus informācija. Manuprāt, tāpēc, ka tie notikumi attīstījās ļoti dinamiski. Ļoti dinamiski un saistīts arī tālāk ar 91. gadu, ar janvāru, ar augustu puču, un bieži vien notiek tāda jaukšana, augusta puču un janvāri, bet par atmodas jautājumiem, varbūt nezinu, tur ir īpaši detaļas, bet vispārēji ir ļoti labi informēti. Jā, Aleksandra, tev, teiksim, šobrīd 3